Labdien, mani mīļie! Ar jums ir Mama laukos. Mūsu kaķis jau iekārtojies pie siltas uguns, un te valda pilnīgs maigums. Tas nozīmē, ka ir laiks jaunajai pasakai. Kā puce draugus atrada? Tumšajā mežā dzīvoja puce vārda Vihra. Viņa bija viltīga, ļauna, un viņai ļoti patika darīt sliktas lietas. Kad vāveres vāca riekstus, puce pielidoja un izkaisīja tos visus virzienos. Kad zaki spēlēja spļāvā, viņa pēkšņi pielidoja un biedēja viņus ar skaļu uhu! Pat čaklajam ezim, kurš vāca sēnes, viņa spēja kaitēt, meta sausus zarus uz galvas. Mežā jābūt tā, kā es vēlos, uināja puce un ļauni samiedza acis. Dzīvnieki baidījās no Vihras un izvairījās no viņas. Kad pļāva bija svētki, neviens neaicināja puci, un augstajās ziemas dienas neviens nepienāca pie viņas, lai dalītos ar ēdienu. Reiz izcelas briesmīgs pērkona negaiss. Vihra sēdēja vecajā ozolā un smējās par putniem, kuri meklēja patvērumu. Muļķi, lietus baidāties, ha, 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 kikināja viņa. Pēkšņi pērkons nodunēja tik stipri, ka zibens trāpīja tieši viņas kokā. Zari aizdegās, un puce no pārsteiguma nokrita zemē. Viņa ietrieca zemē un savainoja spārnu. Tagad viņa nevarēja pacelties. Palīdziet, šņauca Vihra, bet neviens neatbildēja. Kamēr puces spārns dzija, viņai bija laiks atcerēties, kā viņa darīja pāri citiem meža iemitniekiem. Vihra jutās ļoti vientuļi, bet neko nevarēja darīt. Savukārt meža kaimiņi nolēma, lai pati risina savas bēdas un padomā par savu uzvedību. Vihrai kļuva bail un ļoti skumji. Kad spārns bija sadzījis, puce nolēma, ka būt ļaunai ir slikti un ļoti nesmuki. Visu vasaru viņa palīdzēja saviem kaimiņiem. Vāverēm palīdzēja vākt riekstus, zaķus brīdināja par briesmām, bet ežiem rādīja, kur mežā slēpjas vislabākās sēnes. Pagāja ilgs laiks, līdz meža iemitnieki noticēja pucei, un ziema dzīvnieki sarīkoja svētkus. Šoreiz puce nesēdēja viena savā kokā, viņu aicināja. Paldies tev par palīdzību, Vihra, teica zakis. Tagad tu esi mūsu draudzene, priecīgi piebilda vāvere. Puce saprata, ka laba sirds ir vislabākā dāvana, un kopš tās reizes mežā dzīvoja ne ļauna, bet gudra puce Vihra, kuru visi ļoti mīlēja. Mūsu pasaka ir beidzies, bet brīnumi nebeidzas nekad. Uz jaunām tikšanām!